Kādā pēcpusdienā Losandželosā es iesāku sapulci, kad visi gaidīja Smeila ierašanos. Es tos stiprināju tik daudz negaidīt uz kādu cilvēku, bet gan gaidīt uz Dievu. Bet viņi bija atkarīgi no tā paša elku kalpības gara, kas bija nolādējis draudzi un apslāpējis Dievu visos laikmetos. Kā Izraēla bērniem cilvēkiem bija jāredz kādu citu dievu savā priekšā, citāts. Skatīt 2. Mūzes grāmatu 20. nodaļu 3. pāntu. Valsts baznīcā Eiropā mācītāju bieži pazīst kā mazo dievu pēdiņās. Kamēr gaidījām baznīcas sargu, kas atslēgs durvis, es iesāku vakara sapulci uz baznīcas pakāpieniem ārpusē. Mums bija lūgšanas laiks garām ejošo ļaužu vidū, bet vakara sapulcē notika spēcīgs uzvaras grūdienis. Kad Dieva draudze kļūst tāda, kādai tai ir jābūt, mīlestībā vienota, baznīcas durvis nekad netiks aizslēgtas. Līdzīgi senajiem tempļiem, tā vienmēr būs atvērta apmeklētājiem. Iekavās, mēs to redzējām vēlāk Azusa misijā, Iekavas ciet. Dievam nav draudžu ar atšķirīgiem nosaukumiem uz baznīcu sienām. Patiesajiem vasarsvētkiem vai patiesai pielūgsmei nav šķelšanās. Citāts no Bībeles: Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Jāņa 4.24. Vēl citāts: jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie, un mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu. Citāta beigas. 1. korintiešiem 12.13. Senais Izraēls, kad tas atradās pareizās attiecībās ar Dievu, bija vienots. Cik daudz vairāk tādai jābūt draudzei? Mums ir pietiekoši daudz priesteru, lai tie pastāvīgi kalpotu, un arī daudz meklējošu vajadzībās esošu ļaužu, kas visu diennakti var pildīt baznīcas telpas. Cik mēs esam atkrituši no seno dienu kārtības un Izraēla draudzes parauga. Mēs esam tik tālu no tā, ka tikpat kā neizšķiram reālās lietas. Pat katoļu baznīca ar savu formālismu šajā ziņā atrodas tālu mums priekšā. Kauns un negods mums Kristus priekšā, kā esam tik bezcerīgi sašķelti. Devos uz Lamanda parku. Pēc sludināšanas pavadīju vakaru lūgšanā, bet pēc tam iemigu. Es gribēju iegūt daudz pilnīgāku atklāsmi par Jēzu savai dvēselei. Kā pilnais mēnesis, kas tuvojas mūsu acīm, ja turpinām tajā nepārtraukti skatīties, līdzīgi Jēzus parādās daudz reālāks mūsu dvēselēm, ja turpinām viņu vērot. Mums vajadzīgas ciešākas, personīgākas, vitālākas attiecības, draudzība un sadraudzība ar Dievu. Tikai cilvēks, kas dzīvo sadraudzībā ar dievišķo realitāti, var tikt lietots, lai aicinātu citus cilvēkus pie Dieva. Atkal devos uz Smeila draudzi, lai atkal atrastu tos klusumā, gaidot ierodamies savu sludinātāju. Daudziem šķiet nebija nekādu mērķu, kāpēc viņi vispār ir nākuši uz sapulci. Sāku skaļi sludināt, un sapulce gāja vaļā ar lielu spēku. Tā gāja pilnā sparā, kad beidzot ieradās Smeils. Dievs gribēja, lai cilvēki veras uz viņu un nevis uz cilvēku. Tie, kas nav pieskārušies Dieva godībai, to dabiski nolieks un tam stāsies pretī, bet tieši tas ir Dieva plāns. Es atklāju, ka vairums kristiešu nemaz nevēlējās uzņemties uz sevis lūgšanas nastu. Tas bija par daudz viņu miesai, bet es nesu šo nastu tajā laikā aizvien pieaugošā lielumā, nakti un dienu. Kalpošana pieauga. Tā bija, citāts, viņa ciešanu sadraudzība, Filipiešiem 3.10. Dvēseles ciešanas, Jesajas 53.11. Bezvārdu nopūtas, Romiešiem 8.26. Vairums ticīgo atrada par vieglāku kritizēt nekā lūgt. Kādu dienu mani smagi spieda lūgšanas nasta, devos uz brāļa Manleja telti un nokritu pie altāra, tur noveļot savas dvēseles smagumu. Telts priekšā izskrēja tās kalpotājs un lūdza mani lūgt par viņu.
Tajā vakarā apmeklēju vēl citu sapulci un tur atradu jaunu brāli Edvardu Bohmeru, kas pavasarī bija iznācis priekšā Penielas sapulcēs ar to pašu lūgšanas nastu, kas bija uzlikta man. Kopš tās dienas mēs tikām brīnišķīgi savienoti garā. Nākotnē viņš tika izvēlēts būt par manu lūgšanas partneri. Mēs kopā lūdzām mūsu mazajā Penielas misijā līdz pat 2 pēc pusnakts. Dievs mūs tur brīnišķīgi sastapa un pārliecināja, kad mēs kopīgi cīnījāmies ar viņu par gara izliešanos pār cilvēkiem. Līdz tai dienai mana dzīve jau bija lūgšanu uzsūkta un aprīta. Es lūdzu dienām un naktīm. Uzrakstīju vairākus rakstus reliģiskajai presei, aicinot svētos lūgt, un devos atkal pie Smeila Losandželosā. Tur es atkal redzēju cilvēkus, kas gaidīja uz viņa sludināšanu. Mani šī situācija īpaši nospieda, un es centos tiem parādīt, ka viņiem ir jāsagaida no Dieva. Kādi to noliedza, jo tos saistīja vecmodīgais gaidīšanas ieradums, bet citi to atbalstīja. Viņi lūdza par atmodu kā tie Velsā. Tā bija viena no tur novērotajām ierašām. Velsā viņi gaidīja no Dieva, un sapulces notika vienalga, vai sludinātājs tur bija klāt vai nē. Viņi vienkārši nāca sastapties ar Dievu, un viņš sastapās ar viņiem. Biju uzrakstījis vēstuli Evanam Robertsam Velsā, aicinot viņus tur lūgt par mums Kalifornijā. Tagad saņēmu atbildi, ka viņi to darot, kas mūs sasaistīja ar tur novērojamo atmodu. Vēstulē bija šādi vārdi. Mans dārgais brāli ticībā, paldies jums par jūsu laipno vēstuli. Mani ir dziļi iespaidojis jūsu patiesīgums un godīgums mērķa izvēlē. Sapulciniet kopā ļaudis, kas vēlas pilnīgi piederēt tam kungam. Lūdziet un gaidiet, ticiet Dieva apsolījumiem, ikdienas noturiet sapulces, lai Dievs jūs svētī. Ir mana vispatiesākā lūgšana Kristū. Evans Roberts. Mēs tikām īpaši stiprināti zinot, ka arī viņi lūdz par mums Velsā. Tajā laikā uzrakstīju kādus rakstus izdevumiem Ticības ceļš, Kristīgais ražas pļāvējs un Dieva atmoda. Lūk, daži izvilkumi no tiem. Citāts. Šeit Losandželosā, Kalifornijā ir iesācies brīnišķīgs gara darbs, kuru noteica dziļš sagatavošanās darbs lūgšanā un gaidīšanā. Cilvēku vidū ātri izplatās Dieva klātbūtnes iespaids, un viņi no visas pilsētas dodas uz mācītāja Smeila draudzes sapulcēm. Šīs sapulces jau ir sākušas notikt stihiski, pašas no sevis. Dvēseles tiek izglābtas visā zālē, un sapulces netiek cilvēku roku vadītas. Viņš pats darbojas, bet mēs ņemam dalību brīnišķīgās lietās. Dvēseļu izmisums kļūst par svarīgu Dieva darba detaļu, bet mēs tiekam aiznesti pāri mūsu uzceltajām sektantiskajām barjerām. Dievbijība, šis visu sadedzinošais gars, nonāk pār cilvēkiem. Svētdienas vakaros sapulces norit krietni pāri pusnaktī. Mācītājs Smeils pravieto par brīnišķīgām lietām, kas nāks. Viņš pravieto par vajadzību steidzami atgriezties pie apustuliskām dāvanām draudzēji. Losandželosa ir kā Jeruzaleme, vieta, kur var iesākties Dieva varenais darbs. Jau ilgu laiku ceru sagaidīt dievišķā spēka izlaušanos, jūtu, ka tas var izlausties katru stundu. Tam ir iespējams nonākt tur, kur uz to gaidīs, un kur Dievam tiks dots viss gods. Lūdziet par Vasarsvētkiem. 1905. gada jūnijas. Citāta beigas.